tagad karaliene un viņas svīt. Esiet visi sveicināti šajā saulainajā. Varbūt ne gluži saulainajā, bet tomēr ziemas. Arī tādas, ne gluži ziemas, bet tomēr dienā. Ziniet, man tomēr uzaicināja jau pusgadu atpakaļ, es nezināju, ka šeit mums būs tāds laiks, ja? Mums ir ciemos olimpietis, vēlreiz aplausi. Vai, Zaķīt, nu milzīgs tev paldies, milzīgs paldies. Nu tad visi zaļumot! Uzmanību! Gatavību! Vēl uzmanību! Starts! Viesgulē! Viesgulē! Viesviens! 2-2! Es pat nevaru izsekot, kā tad bumbas krīt iekšā. Es varu teikt tikai to, ka uzvarētājs zaudētājs šeit nav. Jo šeit uzvar tikai vienīgi draudzība. Jā, kas pa cīņas sparu? Kas pa cīņas sparu? Nu, man liekas, ka man jāpasaņoja. Neizšķiet. Pirmo reizi šīs spēles aizpēc. Īpašu atrakciju. Ели сегодня. Кашу ели. Давай. Jā. O, gandrīz. Teodora, pamīdot. Ļoti laba instrukcija no zāles. Palīdzība no zāles. Tā, pieņem. Teodora. Cik laba kombinācija redzat? Opā! Nu, to es saprotu. Šī savienība izturēja tādu šķēru. Teodora, es tev apsveicu. Tu esi ļoti varens. Lielu. Dzu? 1, 2, 3, aiziet! Labi, viss kārtībā. Nu, brīnišķīgi, to jau laikam es atradām. Kartupeļas, jā, 2 burkāni. Un 2 Briseles kāposti. Zini, kur ir Briseles kāposti? Tie Briseles kāposti. Tie tie zaļie. Gan atradīsim, tu nokārtos. Jā, šis ir sautējums garšīgais, jā, super. Kas tev te ir ar Briseles kāposti? Sagaidām finišu
nepazūdam, nobāzējamies savu vietu, savu transporta līdzekli un atrodam. Vēlreiz aplausi pašiem sev arī. Uzmanību, uzmanību, tas brīdis ir klāt. Žūrija apspriedās un es izlēmu. Krāšņākais starps. Un trešā vieta Zaķim un Rozā meitenes. Zaķis un Rozā meitenes. Otrā vieta ne krāšņākam, bet ļoti krāšņākam tērpam Karaļa Svītai. Otrā vieta. Karaļa Svīta, kur mums tas pāvests. Pirmā vieta, un kā mēs domājam, arī ļoti krāšņs starps, ir bijis Sivēns Kamanās. Sivēns Kamanā! Uzgavilējam! Paliekat uz foto, lai ieiet vēsturē. Aplausim vēlreiz krāšņāko tērpu īpašniekiem. Paldies! Pienākusi kārta nākamai nominācijai oriģinālākais transporta līdzeklis. Trešā vieta pienākās, kā jau mums, daudzu pasaku mīļotājiem Leļu teātrim Princesei uz Zirņā. Otrā vieta oriģinālākais transporta līdzeklis ir neizbēgami Saules Kamanām. Un pirmā vieta oriģinālākais transporta līdzeklis arī, kā mums pasaku, iemīļotiem tādiem mīļotājiem ir Pirāts un Riepas. Nebija smuks, jā? Bet tas bija oriģināls. Pele, ķerš. Sirs un pele. Jā, sirs un pele. Aplausi. Un vēl ir spēcbalva pienākās mazajam dinozauru krokodīlam, vārds sakot reptīlītim. Kuplākā ģimene. Kuplākā ģimene ir Karogu skaras tāda bija. 5 gadi piedalījās skaistajā parādē. Un tagad mums ir pienākusi žūrijas spēcbalva Grand Prix. Un tā pienākas hokeistu komandai. Urrā! Lūdzu, jā, jums māma visu nakti esot šūvusi šos postījumus. Un tieši tā pienākās aplausi jums un balvas. Mēs suminam. Dāvanas bija daudz, un bērniem tas patika, un tāpēc pamudināju arī šogad. Pastāstiet, kāpēc patika, Kristarīt? Kas patika vislabāk no dāvanām? Ko? Saldumu. Basēnu jau ļoti gaidīja. Ķeizera mežu. Bet mēs atkal vinnējām, protams. Ja? Jā. Jums pateica kāds, kas jums ir brokastis restorānā Čārlstāns? Jā. Mēs varam lielu paldies teikt par piedalīšanos jautrajā Leļu teātra olimpiādē. Lai nākamgad katra ģimene ar vēl vienu locekli, ģimenes locekli ir klāt. Lai nākamgad katra ģimene ar vēl vienu ģimenes locekli, jā. Ne mazāk. Un nāciet ciemot uz Leļu teātri arī, protams. Neaizmirstiet to. Mēs jau piedalāmies šajā pasākumā 2. gadu. Mēs gaidām vienmēr un skatāmies informāciju, meklējam laicīgi. Šajā pasākumā ir ļoti daudz sirsnības. Pasākums ir ļoti jautrs un saliedēts, un šeit bērni var ļoti daudz pozitīvu smelties. Šausmīgi pasākums, vairāk cilvēku. Jūs varat izspēlēties
tagad.